Kā bija pagājuši gadu, man piezvana Aleks, saka, internetā lasīs, ka šogad vasarā tie, kas brauks ar kabrioletiem, vajadzēs vilkt ķivers. Es noticēju, nopietni. Tas ejošākais, kaut kas ir nosmērējies uz džemperu vai sejā kaut kāds nosmērējums. Jā, tie ir tie ejošākie joki. No tēva puses, jo viņš viennozīmīgi mums ir joka meistars. Kādi 7 gadi, tad, teiksim, tētis pateica, nu, ka pie telefona stāv šokolāde, un tad mēs mudīgi no gultām augšā un aizjām nekādas šokolādes nav. Baigā vilšanās, bet, nu, tā. Vai nu, ka zilonis skrien pa lauku. Jā. Tas arī ticamības moments bija ļoti liels tēvam. То есть я с опаской отношусь к 1 апреля, поэтому те, кто ко мне обращается с какими-то странными просьбами, я отношусь к этому очень предубедительно. 1 апреля, ну, обычно я говорю, что я что-то выиграл или что-то большое купил. Поэтому, когда я приезжаю без ничего, то говорю, что сегодня же 1 апреля. Все. Man gadījās, tikko es biju atnākuši šeit strādāt, un man piezvanīja vadītāja, un viņa saka tā, tu vari doties uz mājām. Un es tik sērīgi, kāpēc? Ko es esmu izdarījusi? Ha, 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 vadītāja saka, aprīļa joks. Samelot. Kaut kādīgi samelot. Labāk, ja kaut ko tādu tur paskaties pa logu, tur kaut kas stāv, jeb kaut ko tāds, un es tur paskatos, tur nekā nestāv. Nu, tādi vairāk. Ar tiem grepiņiem kaut kā jau nepatīk. Labāk kaut ko tādu jau pateikt. Jeb ģērbies nāk ārā, un tur, es nezinu, tūlīt mēs iesim uz turienu, un uz turienu tu stāvu, tur 10 minūtes stāv un saprot, ka tas ir īsts. Nu, kaut ko tādu labāk. Tu parasti sanāk tēti visvieglāk viņu kaut ko pateikt, kaut kas noticies mašīnai ārā vai kaut kas tam līdzīgs, tad viņš skrien ārā, tad uzpliks un skatās, kas viņam ir noticis. Позвоню, скажу, друзьям, вы выиграли машину. Или сам позвоню, скажу, ты выиграл машину. Или я там выиграл путешествие, подруге говорю, я выиграл путешествие в Египет. Mēs tīšu nekādam traipiņiem, vairāk provokācijas, intrīgas. Tas melnais humors, un patiesībā ne visi to saņem labprāt. Bija mums darbā viens tāds diezgan tāds melns joks, bet tas gan nebija ar mani, bet ar vienu manu kolēģi. Viens mans kolēģis otram kolēģim, mēs tikko iestājāmies darbā, viņš viņam pastāstīja, kad ofisā, teiksim, dodot naudu uz pirmajām dienām tā, lai būtu vieglāk strādāt. Un kad ir jāiet pie ofisa un pie galvenās priekšnieces jāprasa. Šīs arī aizgāja. Tur viņam pateica, ka nekas tam līdzīgs neesot, un kad viņš ir ticis normāli tā izjokots. Es varbūt varu pastāstīt, ka es esmu izāzējusi savu dēlu. Es viņam piezvanīju, ka Robertiņ, klausies, man tās padomas vajadzīgas, es vinnēju bingo. Mašīnu vajadzētu mums nopirkt, kādu mēs pirksim. Viņš saka, mamcīti, pagaid, man jāpaskatās, jāiet tur internetā, jāpaskatās, tur tās markas ir un visā tagad nopietnībā. Un kā tu domā, kādu mēs pirksim un tā. В школе, когда работала, дети тогда там или спина грязная, или там что-нибудь на стуле у вас. Pateica, ka viņam viennieks vakar ir. Es tā ielīdēju klasē, paskatījos, ka nav to vēl. Pirmie klasīti izjokoja ar to, ka man būtu cauns zeķebiks. Mums ir kaut kādi savi joki, ko varbūt mēs tikai paši saprotam, un tādā veidā mēs priecājamies par dzīvi. Bet tā, ka speciāli esam tu kādu izjoko. Jo var nepatīk, ka man izjoko. Tā kaut kā. Vajag man mīļākā multfilma ir Simpsons, un man ļoti patīk kāds puikas smējās. Kāpēc gan nedrīkstētu smieties? Pats tu tāds svēri ieraudzījis. 1. aprils drīz to. Svēri būs. Šeit 5 būs 10. Paldies. Zaudz zivtiņu vajag lietot. Tad, ja gadījumā tev kāds izjoko 1. aprīlī, atceries par mani.